Labdien, labvakar, labrīt! Šodien es tev pastāstīšu mazu stāstu, kā es 4 mēnešu laikā salauzu pilnīgi jaunu BMX plauktu, jo man tikko atnāca garantijā aizstājējs. Dabūsim jaunu plauktu un vairs es nelietošu šitādu, tāpēc es pārdošu šito. Ar ko lai sāku? Šo vasaru braucu uz Lietuvas Rokiškis Lietuvas čempionāta sacensībām. Plānojām piedalīties Open grupā. Aizbraucām vienu dienu laicīgi, patrenējāmies, viss bija ļoti labi, izjūtu parku. Pamanījām, ka pat mazliet vējainā laikā tur tā var ļoti just to vēju, jo, pieņemsim, Liepājā ir brāzmains tas vējš, un mums tur ir tāds reliefīgs, mums tur ir kāpas, mums tur ir visādas lietas, koki priekšā parkam. Šeit parks ir uz ļoti liels plaknes, līdz ar to vējš ir ļoti jūtams un ļoti traucē. Bet ne par to ir stāsts. Pirmā treniņa diena tika aizvadīta ļoti labi. Iemācījos jaunu triku flip no-hand pa spīnu, plānoju to taisīt sacensībās. Izgulējāmies nākamajā dienā, jau bija sacensība diena, gatavojāmies, trenējāmies, bija jābrauc kvalifikācija un fināls vienā dienā. Bet no paša rīta es kā jau parasti pieskrūvēju visas skrūves ritenim un pārbaudu, vai viss labi. Šiem plauktam viena skrūve gāja uz riņķi. Tas lika man domāt, ka es esmu iepriekšējā dienā ar kādu triku izrāvus vītni, jo man ir iepriekš bijis ar vienu tādu ļoti lētu firmu Rand vai Blank. Blank vai Rand? Visticamāk Blank, tas bija kaut kāds ļoti lētais. Es taisīju frontflip, nosēdos zem un stūru vienkārši aizgāju uz priekšu un plaukts čau. Nu, un šeit es būšu tikai vienu vītni izrāvus. Labi ir, es domāju, pievelku pārējās skrūves, nu mēģinās. Es tur arī mazliet nervozēju, prasīju padomus Robertam, ko darīt. Viņš teica, nu, vajadzētu jau būt, ka izturēs. Es jau domāju, esmu redzējis, kā citi braukā ar 3 skrūvēm un ļoti ilgi tā braukāja, un viss bija kārtībā. Tā labi ir, es tā mierīgi to treniņu taisīju, es gribēju vienu frontflipu uztaisīt. Es uztaisīju ideālu frontflipu, un stūra aizgāja bišķi uz priekšu. Es izrāvu otru skrūvu ārā. Nu, un tad sanāca uz sacensībām stresot. Es domāju, kur dabūšu plaukt. Tur bija kaut kāds bike shops atbraucis. Viņiem bija piedāvājumā eklat plaukts, kas man ļoti nepatika, kā izskatījās, un 70 eiro maksāja. Un es domāju, nu jā, es tūlīt nopirkšu plauktu, ko es negribu, un pēc tam pārdot baigi neprasījās. Par laimi bija Ainars Lipards mums līdz, un viņš bija ar savu riteni, bet sacensībās nepiedalījās. Un brīnišķīgā kārtā viņš atļāva man aizņemties viņu plauktu. Nu, vienīgā lieta bija, ka pie tā plaukta bija grūti pierast, jo tas bija gan garāks, gan zemāks parametros. Nu, pa lielam visi parametri, kas plauktam ir, kas ir reach, uz augšu vai uz leju, līdz ar to bija liela atšķirība, bet, nav ko attaisnoties tagad. Treniņā ļoti labi brauc, ritenis likās bišķi tāds lēnāks, jo bija stūri tālāk uz priekšu, mazliet atšķirība bija frontflipā un tailvipos, bet nebija jau problēmas. Vienīgi sacensībās braucot, es nezinu, vai tas bija stress no plaukta vai arī tas, ka sacensības. Kvalifikācijas sacensībās es rezultējos pirmais, un finālā, diemžēl, 3, jo pirmajā braucienā es ar jauno plauktu neuztaisīju frontflipu, un 2. braucienā es uztaisīju, bet es nenoturējos uz rampas un nolecu nost, kas sabojāja visu plūstamību sacensību braucienam. Bet nav ko pārdzīvot. Es iepriekš par to bišķi pārdzīvoju, jo bija ļoti gribēju uzvarēt, bet esmu vispār priecīgs, ka tā notika, pateicīgs, ka man bija kāds, kas varēja aizdot plauktu bez nekāda kreņķa. Un tagad esmu priecīgs, ka man ir atnācis šitāds pats plaukts melnā krāsā. Interesanti bija tas, ka oriģināli es biju nopircis šo plauktu melnā krāsā, bet atnāca chromēts. Polished, spīdīgs. Bet man ļoti iepatīkās vispār, un es arī nākamo savu plauktu, kas bija kolonija plaukts, nopirku chromētu. Tad ķeramies pie šitā plaukta, apskatīsimies tos, salīdzināsim, kā izskatās.
Ieliksim pārdot Facebookā, tāpēc, ka es neizmantošu viņu vairs. Viss kārtībā. Vienkārši pielīmēts. King BMX. 48 mm uz priekšu. Uz augšu viņš ir, ja nemaldos, ir tāda standarta kādi tie 30 mm. Un tā mums viņi izskatās. Tā mums tie divi plaukti izskatās. Šis ies uz pārdošanu. Šitas paliek izskatās, ka pie manis, ja gadījumā viņiem vajadzēs uz garantiju aizsūtīt, tāpēc, ka man uzrakstīja tas džeks no Parano, ka viņš vienkārši sūtīs man šito, jo tas warranty claim, garantijas pieteikums vēl nebija apskatīts. Tāpēc paldies ļoti liels Parano garāžu, ka viņi atsūtīja. Šitas plaukts paliks pie manis, bet viņu var salabot. Ja aiziet pie kāda speciālista, kas var ielikt divus jaunus vītnes ar divām jaunām skrūvēm. Šiem skrūvēm nav nevainas, bet vienkārši jātaisa lielāks vītnes un līdz ar to lielāks skrūvs ir nepieciešams. Un iesācējiem amatieram šis plaukts ir kā uzliecis. Viņš to nesalauzīs. Es tikai šito spēju, vai cits ļoti profesionāls braucējs, augstas kvalitātes. Un šitas ies uz pārdošanu. Šitas arī pat citiem profesionāliem pavisam ļoti labs plaukts. Pieņemsim Dāvim Krauz, kas ir liepājnieks, viņam ir tieši šitas pats plaukts. Es iedvesmojos no viņu un redzēju, cik skaists viņš ir, un es gribēju iztestēt. Viņš ar to plauktu brauc jau 2 vai 3 gadus. Man šitas plaukts izturēja 4 mēnešus, līdz ar to es meklēšu citu plauktu, bet viņa stilam un citiem, kam ir līdzīgs stils, tas noteikti derēs. Viens, ko es varu pateikt, pa visu šito esmu ļoti pateicīgs par Ainaru, ka viņš bija un bija gatavs palīdzēt man ar savu plauktu aizdošanu. Tā ir reivtīma būtība. Palīdzēt viens otram un atbalstīt viens otru. Tāpēc ļoti liels paldies par to. Paldies reivtīmam par iespēju piedalīties tajās sacensībās, Agrim, kā aizved mūs uz turieni. Un paldies par Anu garāžu, ka atsūtīja uz garantiju šito plauktu. Ja tev šis video patīk, droši nolaiko, ierakst komentārā, kas tev patīk, kas tev nepatīk, ko tu vēlies redzēt, ko tu nevēlies redzēt. Lai tev jauks vakars vai diena. Atā!